Esiet sveicināti Riteņgala podkāstā. Juniori aizdījuši garu nometni Spānijā, arī aizdījuši pirmās sacensības Spānijā un arī Beļģijā E3 klasiku. Un tāpēc mūsu viesos ir neviens cits kā Georgs Čumins. Es sveicināts, Georg. Sveiki visiem! Jā, kā Georgs ir viens no retiem junioriem no Baltijas, kuram ir izdevies tikt prestižā komandā. Viņš šogad brauc Auto Ēderu komandā, kas sadarbojas arī ar Red Bull. Ja, kas ir viena no teiktu, top 3 pasaulē junior komandām. Pagājušajā gadā, piemēram, šo komandu pameta 6 braucēji, un tie visi 6 braucēji tika U23 attīstības komandās pasaules tūrs. Tāpēc latiņa ir diezgan augsta, lai tiktu šajā komandā. Un labi, varināsim par to, kā sākumā Georgs tika šajā komandā, kas bija jāizdara, lai tur nokļūtu. Sākumā es jau jaunākajos jauniešos tiku kontaktos ar skautu viņa komandas, pirms vēl tur Red Bulls bija visi pievienojies no Austrijas sacīkstēm. Bet gada laikā viņš man pateica, lai es piedalos tie Red Bull juniors, visi no Latvijas man atsūtīja to linku, kur piedalīties driftā, un es pamēģināju, un izdevās tikt. Sākumā pat nepamanīju, ka tik iekšā programmā, jo atsūtīja e-pastu, un es kaut kā palaidu viņu garām, bet tik iekšā, un tad tur bija tās mazie testi starp 10 cilvēkiem. Tur tādi prāta spēka testi, mentālo un visu kaut kāda asins analīzes un visu kaut kas tam līdzīgs. Un tad izvēlējās divus labākos, un man palēmējās būt vienam no tiem diviem. Un runāju par to programmu, ja pareizi atceros, pieteicās apmēram 700, 800 juniori, tāpēc tā Kaut konkurence kas bija tam diezgan līdzīgs, liela. jā. Jā, tā konkurence bija liela, bet esmu ļoti laimīgs, ka sagaidu tur. Un kas jau bija sākumā jāizdara, lai pārvarētu šo pirmo barjeru, lai iekļūtu Austrijā, kur bija kaut kā 13 cilvēki. Tur, vai teikt, tur nekas traks nebija, vienkārši drift tests, apmēram tur bija iestildīšanās, un tad, es pareizi atceros, bija 10 minūšu tests un 5 minūšu tests. Okay, acīm redzot, tev arī diezgan liela 5 minūšu un 10 minūšu jauda bija, ja tev izvēlējās caur jaudu. Salīdzinoši gan jau labi bija, jā. Un kas tev bija tālāk Austrijā jādara, jo tur bija vairākas dienas, jūs pavadījāt, tur bija kādi 13 cilvēki, bija konkurence arī. Austrijā gan jau, man liekas, ka vissvarīgākais gan jau bija tas tests, arī gandrīz kā Bovā mums Latvijā tam līdzīgs, bet bija šī savādāks, tur apmēram VO2 maksas, kaut ko tam līdzīgu vairāk skatās. Tas, man liekas, bija vissvarīgākais, un tad tur bija kaut kāda tāda mentālais, fiziskais, viss kopējais spēks, augšējās daļas un viss tās. Un kā tev likās, pirms paziņoja uzvarētājs, vai domāji, ka tu uzvarēsi? Nelikās, ka es uzvarēšu, bet mēs jau tur šaļi runājām starp viens otram. Mēs zinājām, ka man bija salīdzinoši labi dati, bet es nekad nevaru zināt, kā treneriem liekas, vai kā varbūt kaut kas cits viņiem nepatika. Bet, zināju, ka dati nebija slikti, tā kā bija apmierināts jau ar visu pasākumu. Bija priecīgs vispār tur būt. Un kas pēc tam notika, tev izziņoja, bet vēl nebija parakstījis līgumu, es pieļauju, un kā tālāk komanda ar tevi sazinājās un strādāja. Tālāk jau bija sarunāts, ka parakstīs kontraktu pie sezonas beigās, pabeigšu to jauniešu sezonu, un tad tālāk jau viss kā komandas plāni iet. Nekas traks tur nebija, vienkārši sazinājās pa sezonas ar telefonu, kad kā iet un viss tam līdzīgi. Un kurā brīdī saņēmi riteni un formas tērpu un vispārējo? To saņēmu lēnītēm pa visu šito ziemas laikus. Ritenis bija viens no pirmajiem, ko dabūju. Tas bija ap, 1. kaut kā oktobra, kaut kas tam līdzīgs, lai sāktu varētu trenēt zem jaunā trenera plāna un sāk pierast jau pie riteņa. Un vispār es pa dienu lēnītēm nācu klāt. Un šobrīd tev ir mājās gan šosejas, gan indālais ritenis, pieļauju. Jā, tagad ir abi divi te mājās. Un kad pirmo reizi izmanto sacensībās indālo riteni? Individuālo riteni es taisnība izmantošu pirmo reizi šo brīvdienās Dobelē. Esmu ļoti excited, es teiktu. Gribās izbraukt pirmo individuālo braucienu ar tačku beidzot. Man liekas, ka būtu daudz interesantāk nekā braukt par parasto riteni individuālo beidzot. Jā, tā kā Dobelē, cik tur bija parasti 12 minūtes aizmirst, cik tā trasa gara, bet vēl plusā līmenī ar Tur sānēšu parasti liels. atkarīgi pēc visiem laikapstākļiem, kā kur gadu, ja stiprāks vējš, tad bija šī lēnāk. Jā, tu varēsi redzēt tevi Dobelē pirmo reizi arī Red Bull riteni, jā, ar visu. Jā. Okay, runājot arī par ar Red Bull, tev arī bija treniņu nometnes, gan
Maljorkā, gan arī Žironā. Un kā tev tur veicās? Mallorcā bija vairāk tāda, vienkārši iepazīšanās nometne. Treniņi arī bija kārtīgi, bet, Mallorcā bija, es teiktu, ļoti slideni ceļi. Tur bija mums arī neveiksmīgs viens kritiens treniņā, bet tā treniņi bija, forši salīdzinoši iepazināmies visi komanda kopā, draudzīgi visi bijām. Un tur bija arī gan U23, gan arī Eldas komanda, ja nemaldos. Jā, tur gan bija profi, gan arī U23. Ar visiem arī varēja tikt parunāt un satikties kārtīgi un sadraudzēties. Jā, ar kuriem tev izdevās no Eldas komandas džekiem Nu, parunāties? parunāties sanāca ar Lasovu, man liekas, tas visvairāk sanāca man parunāties no profiem. Bet tā no U23 gan jau ar Fīnu sanāca, jo bijām vienā istabā taisni. Ok, pasaules čempions pašreizējais, jā, junior. Jā. Un pēc tam Žironā bija arī treniņa nometne diezgan ilga. Un ko jūs tur darījāt? Varbūt vairāk testus veicāt? Gironā mums bija tikai viens tests, 5 minūšu tests. Tas bija tas tā, lai vienkārši saprastu, apmēram, kur katrs stāv sezonas sākumā. Bet tā nekas baigi nebija. Vienkārši gatavojāmies sezonai, visi strādāja kārtīgi. Jā. Un kā tev veicās testā, kā tu izskaties pret pārējiem komandas biedriem? Pašam man likās, ka es jutos salīdzinoši labi pēc ļaundatiem. Man liekas, ka arī nebija slikti, salīdzinoši pie priekšas biju, bet, sacīkstēs, man liekas, bija šī savādāk, jo tie ļauda dati jau nerāda precīzi, kā tu gonkā brauc, tā kā redzēs sacīkstēs sezonā precīzāk, kā ir. Arī tu vēl esi pirmā gada juniors, arī vēl tas Arī. ir ļoti liels šķērslis pret otrā gada junioriem. Ir bijuši, bet, parasti uz to baigi nedomāju, neskatos, kurš gads viņi ir. Jā, un pēc tam arī pēc Žironas nometnes devies arī uz Latvijas izlases nometni. Un kā bija Spānijā, kalpē trenēties un vēl izbraukt arī treniņu gonku. Spānijā kapē bija ļoti forši trenēties. Es vispār pirmo reizi tur biju tikai, kaut kā Gironā esmu bijis vairākas reizes. Un bija forši ļoti ar visiem, beidzot satikties atkal arī visiem Ivas no Murjāņiem čekiem, kuriem jau bija pierasts trenēties visu laiku. Un tā pirmā Spānijas gonka, viņa bija, teikt, ka viņa bija grūti arī tajā pašā laikā, bet bija ļoti viegli kustēties pa grupu. Nav vispār salīdzinām pret to, piemēram, E3 Beļģijā, nav salīdzinām, kā kustās pa grupu, kāda visi, tā dinamika. Tur bija vairāk tādi amatieri pieaugušie, kuri bijuši kaut kad vai profi, vai kas tam līdzīgs, un viņi tādi, var turēt lielu ļaudu ilgi, bet nav tādi vairākas reizes, tā kā man liekas, ka tur bija tā bišķīt mierīgāk, bet vidējā ļauda bija liela. Jā, tā arī bija vairāk kalnu gonka, kamēr klasikas parasti ir vairāk haotiskākas. Jā. Un Spānijā arī tā bija diezgan laba iesildīšanās. Jā, varbūt tur nebija juniori, bet tāpēc tie amatieri ir diezgan spēcīgi. Jā. Nebija pat vieglākā gonga, bet arī nebija pat grūtākā. Jā, tomēr arī uzvarēja beigās. Jā. Jā, sagāja man ar sprintu, bet tas, kur bija atrāvies, viņam nebija pats stiprākais, tā kā domāju, ka sagāja tur bija šī to sprintu man. Jā, tālāk devāties uz Beļģiju un kā veicās E3 klasikā, kas bija arī nācija kausa, un kur startēja palielam visspēcīgākie juniori. Es domāju, ka E3 man tā kopumā bija labi gāja. Es domāju, pa distanci jūtos maz top 10, top 15 stiprākajos, ka tur visi tie kalni gāja. Vislielākā problēma, man liekas, man bija tas, ka man bija grūti noturēt pozīciju vai kaut kas tam līdzīgs, jo tā bija pirmā juniora gonka. Bet tā, es domāju, ka es varētu nobraukt gan jau labāk, ja mēģinātu vēlreiz, jo nepaveicās ar to finišu kritienu man priekšā, tad apstājot gan uz nulē vajadzētu atkal ķert grupu pēdējos 2 kilometros. Bet tā kopumā es teiktu, ļoti laba pieredze priekš pirmās gongas un ļoti labs rezultāts priekš pirmās. Jā, tomēr finišēja 26. Starp pirmā gada junioriem es pieļauju, vai 5. vai 6. Jā, kaut kas tam līdzīgs bija. Jā, lielajā peltonā bija 47 braucēji, bet, kā minēja, bija kritiens milzīgs pirms 2 kilometriem. Un kas to kritienu izraisīja, arī cik liels bija, cik daudz braucēju nokrita? Nokrita, man liekas, taisni 2 braucēji. Es taisni sekoju savam no autoidera komandas biedram, jo zinu, ka viņam labs sprints bija. Un es zinu, ka viņš māca labu pozīciju noturēt, un es viņam sekoju. Viņš kurš saķērās ar kādu beļģi, man liekas, stūrēm, un abi divi nogāja man taisni priekšā garždēm. Un kā tev izdevās izvairīties? Laimi kaut kā es sabremzējos knapi, bet ātri tika, ātri sāku ķert jau atkal grupu, un
bija ārā no pozīcijas, tā kā vajadzēja sprintot no grupas aizmugures priekšsprinta. Jā, tomēr klasikas diezgan haotiskas, tīpaši junioriem. Arī vairāk lielu braucēju nokrita no junioriem. Arī iepriekšējos gados Jā. bieži vien tā gadās. Tāpēc jā, labi, ka viss izdevās veiksmīgi. Nu, tur rīktīgi viss cīnās par pozīciju pirms kā. Tu nekad nebija domājis, ka tik intensīvi ir. Jā, tomēr arī vēl bija gandrīz 140 km. Pieļauju tādu distanci nav ierasts sacensībās. Jā, bija tāda jauna pieredze. Nu, man liekas, ka arī vēl problēma bija, ka es nepaveicās, es pats kļūdījos, nedabūju ūdeni pirmajā vietā, kur mums padeva. Tad man sanāca no kaut kāda 60 līdz 90 km bez ūdens braukt. Un tad bija tāda bišķī slāpe. Nu, tāda ir gribējās dzert ļoti ūdeni. Jā, kā tev bija ar pozīcijas izcīnīšanu? Tomēr tas arī bieži vien arī komandas darbs. Kā ar to veicās? Ar to bija tā bišķī grūtāk man. Es teiktu, ka piemēram pirms Patenbergas bija ļoti sūdīgā pozīcijā, tāpēc man gadījās, kas gāja visiem garām. Un tad vajadzēja nobraucienā ķert atkal visu pirmo grupu un priekšā un nākamā kalna, kas pēc Patenberga bija. Pa laimi dabūju labu pozīciju un tad biju pie priekšējās grupas. Un plus mīnus, kurā pozīcijā turējies parasti pelotonā ap 20. 10. Kaut kur. pozīciju. Jā, kaut kas tam līdzīgs pa vidu, es teiktu, jo tā priekšējā pie priekšu taisa notika visi kritieni, gandrīz, jo tur visi grūtās un vien par katru šķirbu, kur var. Ļoti visi tur, riktīgi cīnījās. Jā, kā tev kalnos bija, labi, tur nav kalna, tur ir 1, 2 minūtes, tur 3 minūtes ilgākais, jā, kā tur bija. Un tie bruģi sektori vai tagad kalni? Visi Kal, var nu, teikt. kalni, Jā. nu, viņi jutās, kalnos taisni varēja viegli pozīciju tikt uz priekšu, kur tie, kur pie priekšu tādi vāļāki cīnās, tad viņi visi sāk bišķīt uz aizmuguri birt, un tad tie, kuriem, nu, tā kā es vai kaut kāds Marks sāk iet uz priekšu vairāk. Okay. Vismaz laba ziņas, jā, ka izklausās, bija tā ap divi diezgan spēcīgi, jo, ja nemaldos, tam Markam nepaveicās, viņam uztriecās viens braucējs, viņš ratu laikam sadūra. Jā, viņš dabūja tukšu riepu taisnī pirms pirmā bruģa kalna, viņam tas nepaveicās. Jā. Un kādas tev būs nākamās gongas, ja neskaita dobeli Latvijā? Nākamās man ir Itālijā viens, tagad būs aprīļa beigās, man būs Perdone viendienas gonga, un pēc tam man būs Čehiju viens ar komandu, viens ar izlasi. Nu, tas jau ir maijā. Okay. Sanāk, būs atkal liels gongs pret labākajiem Jā, tad braucējiem. atkal sāksies. Jā, un arī pagājušajā gadā startēja diezgan spēcīgās sacensībās. Vienas no tām bija Luksemburgā, kur bija arī visspēcīgākie braucēji. Skatījos, tieši apstījos iepriekš tos rezultātus. Gongā, kurā finišēja 6. un Marks 10. Gandrīz viss, kur bija top 15, tikai labās komandās. Jā, juniori, tur bija ļoti laba konkurence. Un kā tur veicās? Es teiktu, ka tas bija labi, jo tad jau bija, tajā gadam bija pirmās atkal sacīks ārpus Baltijas, tad tur bija tā, ka mēs abi Marku bijām, nu, nepieredzējuši tajā grupā, un, nu, jutāmies tā biki, tā intensīvā gonka, salīdzinoši pret Latvijas gonkām, viss kaut kas tam līdzīgs viņa bija. Bet es teiktu, salīdzinoši labi nobrauc priekš viņas, un vajadzēja man arī problēma bija tur, kas nedēļa ūdeni pietiekam, es teiktu, tāpēc man sākās krampi ļoti ātri. Bet tā viss kopumā es teiktu, ka bija ļoti forša gonka un gāja labi mums abiem. Jā, nemaldos, pirmais kalns bija tā, Liga gonka bija, var teikt, kalnaina, pauguraina. Pirmais bija kāds 10-12 minūtes garš no paša sākuma. Jā, nu, viņš bija tāds riktīgs stāvējs, bet bija izbaudām arī. Jā, tā kā tas bija īsts tests, teiksim tā, pamatīgs. Nu, jā. Nu, nebija kādu laiku braukt tās gonkas tik intensīvas. Jā, un otrajā dienā, ja nemaldos, jūs ar Marku aizbraucāt tā priekšā visiem, un vienu apli pirms finiša domāju, ka uzvarējāt abi divi. Jā, mēs sajaucām, mēs ieskaitījām tehniskā starta apli klāt, un tad mums likās, ka jau finiš ir. Tad bija tāds veiksmīgs moments pirms pēdējā apli. Jā, bet labi, to nerada Eirosportā, neviens par to nezina, izņemot varbūt Latvijā daži cilvēki un tur vietējie. Jā. Jā, un tālāk bija arī Baltijas čempionāts. Un kā vispār tev uztver braucēji Baltijas gonkās, jo visi zina, ka tas ir spēcīgs un jau tev ir grūtāk aizbēgt, vai arī viss tev vairāk pieskata? Nu, es teiktu, ka man pieskata salīdzinoši daudz, bet man ir baigi grūti aizbēgt, jo es neesmu tik eksplozīvs, piemēram, kāds Elvijs var man ātri
uzsēsties skaļus, līdz kamēr es, atrauju dabūnu to gapu, kur vajag jau izturību vai noķert mani. Tad viss jau būs uz mani paļus parasti, bet, es teiktu, ka šajās garajās distancēs varbūt bišķīt vieglāk man, varbūt vai nu taisni otrādāk, es nezinu vēl. Redzēs, kā būs, bet tā parasti man ļoti daudz sēžu skaļus, es teiktu. Jā, un kā bija Baltijas čempionātā, jā, kur tev beigās Igaunis Baltijas uzvarēja. čempionātā. Sākumā tas KSGM atrāvienā mēs sēdēju pa aizmuguri, un es redzēju, ka viens Igaunis atrāvienā bija, un es domāju, baigi negribās viņu vienu pašu palaist. Es domāju, vienkārši pievilkšu visu klāt, bet neviens kaut kā pirmo reizi nereaģēja uz maniem. Un tad pievilkās mazāk vēl grupu pie mums, kur bija Toms vēl un tas Igaunis, kas uzvarēja. Un mums tur bija vēl, tad mēs tā arī tas atrāviens aizbrauc līdz finišam, bet tur bija tas vēl neveiksmīgais moments atrāvienā, ka bija kritiens. Tas lietuvietis nokrita, un tad sanāk, es un arī tas, kurš Igaunis nokrita, mēs arī nokritām, bet tur bija tāds maigs kritiens salīdzinoši. Un sprintā es vienkārši sprinta zaudēju tīri. Jā, un cik bieži ir gonkās kritieni, jo jā, izklausās, ka visu laiku notiek kāds kritiens. Salīdzinot, gan jau katrā gonkā ir gandrīz kritiens, bet, var paveikties un nepaveikties. Bet kaut kā es teiktu, man ir pagaidām bijis tāda veiksma manā pusē. Vai, ja es esmu kritis, tad tā paspējis sabremzēties kaut cik, vai kaut kā izvairies. Jā, tomēr no viena kritiena tev neizdevās izvairīties uz Siguldas šosejas pagājušajā gadā pirms Austrijas tūras. Kā tu atceries šo, ja tev autovadītājs, var teikt, notriec, vēl arī bija arī vēlāk degpunktā sižets par to? Tas bija tāds neveiksmīgs moments, es teiktu, vienkārši nepamanīja mani. Es tur salīdzinoši labā ātrumā braucu un, jā. Neatceros arī pilnībā to momentu. Perfekti. Jā, bija tā, ka Tas bija tāds pārsteigums. Jā, toreiz tu uzzināji tā, ka viens no maniem radiem atsūtīja ziņu, ka noturēs citiem braucējs. Tobrīd vēl neviens nebija teicis, ka tas esi tu. Tad apstījos riteni, ok, sapratu, tas esi tu 100 punkti, jā, pēc riteņu ķiveres, jā, tie sižetā. Jā, man bija, ka daudz atsūtīja no degpunkta man riteni un prasīja, vai tas arī esmu es. Bija tāda, un tad bija jāpaskaidro, jā, daudziem tā. Jā, man liekas, tieši arī nākamajā dienā vai nākamajās bija tieši smiltenes klasika, kurā arī nebrauci, ja pareizi atceros. Jā, es taisni gatavojos viņai, un man neizdevās. Startēt viņa taču vairs nevarēja. Jā, kā salīdzinātu satiksmi Latvijā un Spānijā, kur jau es aizvadījis ļoti daudz treniņu nometnes? Es teiktu, Spānijā viņi ļoti uzmanīgi brauc apkārt ritembraucējiem, viņi ļoti, ciena ritembraucējs, viņi vienmēr kādu metru vai vairāk brauc apkārt. Un Latvijā, es neteiktu, ka ir pat sliktākā. Man liekas, ka jau kaut kur varētu būt pat sliktāks Latvijā. Salīdzinoši vēl daudz braucēju ciena, bet ir dažreiz tādi, kur tur mazāk nekā metru tuvāk tev vienkārši palido garām tur, vai pat gandrīz paķer līdzi. Es teiktu, ka Spānijā ir daudz labāk, salīdzinoši tā, bet nav tik traģiski arī Latvijā. Jā, tev arī Latvijā sanāk trenēties pa augstu intensitātes ceļiem salīdzinoši, jā, pie Rīgas apkārtnē. Jā, bet, ir jau pierasts, tomēr jau tā trenējos cik gadiem, tā kā pašam nav nekāda problēma ar to. Un pēc tam arī devies uz Austrijas tūri. Tev sanāca Austrijas tūri ļoti veiksmīgi tieši 23. gadā, jā, kur bija, ja nemaldos, labākais jaunais braucējs toreiz. Nē, es biju otrais labākais, man viens bēgļis bija šķiet priekšā. Jā, un tad pagājušajā gadā arī devies, jā, bet pēc tā kritiena tu vēl nebija atkopies. Jā, pagājušajā gadā bija tāda, neveiksmīga tā tūri, kaut kā jutos, nevarēja dabūt tos ļaudu ārā, jo nezināju vēl par savām traumām, kuras man bija, tā kā jutos tur tā. Drīzāk apjets visu no gongas laiku. Un kādi tev būs šo zonu mērķi? Varbūt, jā, gan ir kaut kāda mērķa, ko es izvirzīju, vai arī ko vēlēs sasniegt? Precīzi mērķis, tāds lielākais gan jau būtu pasaules čempija labu rezultātu vai Eiropas čempija kādu no tajiem lielajiem, bet, tā kā mērķis būtu ļoti labam braucējam cauri visai sezonai, kurš var visur cīnīties pat top 10 vai pat top 3, ja ir labi, ja kā sezonā iet. Bet, būtu ļoti stabilam un visur būt savā labākajā formā un rādīt savu labāko rezultātu.
Jā, teorētiski tev arī Eiropas čempionāta, pasaules čempionāta trases būs piemērots, jo tās būs smagas ar kāpumiem tieši. Nu, jā, no Āfrikā bija šī, man liekas, pat tur ir baigi trakais, tie kāpumi baigi traki, un tas karstums varētu būt pat bija šī jau pat raku. Bet Eiropas čempionāts man, ko skaties, man viņi ļoti patīk. Nu, visiem būs vienādi apstākļi. Tā kā Nu, jā, Georgijas labi Āfrikā, ja tur notiks. nu, jā. Un kā tev šobrīd notiek darbs ar komandu? Ja kā piemēram, tagad treneri tev nodod ziņu, vai arī viss kontrolē? Nu, es teiktu, ka nekas tik traks tur īpaši nav. Vienkārši caur treniņu pīku, kā apmēram kā Latvijā arī tas viss notiek. Vienkārši nodod ziņu caur treniņu pīku, ja vajag kaut ko ar treniņu saistīt, ja kaut kas personīgi saistīts ar WhatsApp uzrakstu vienkārši. Nu, vienkārši salīdzinoši kontaktējies normāli kā normāli cilvēki. Un kā atšķirās treniņu darbs no treniņu darba Mūrjāņos, vai arī tur nav nekas tāds sevišķs? Nē, nu, ir jūtama atšķirība. Salīdzinoši, es trenēju šī tāda intensitāte, man nekad nav bijuši tik daudz, kas trenējos. Nekad neesmu, man liekas, jau tik daudz kilometru sabraucis līdz pavasarim. Es teiktu, ka arī daudz vairāk intervālu dienu laikā jādara un daudz vairāk visu kādas, nu, speciāli vingrinājumi un viss kaut kas tam līdzīgs ir. Un kā tev ir ar ķermeni, cik tas ir daudz noguris, jo stundu apjoms ir diezgan milzīgs, jā, priekš tavu vecumu. Es neteiktu, ka baigi jūtos noguris, jūtos salīdzinoši īstenībā labā formā tagad. Galvenais tagad ir, es domāju, nesaslimt, tad gan varētu sākt just kaut kādas, nu, pēc saslimšana, un tad varētu sākt just kaut kādu nogurumu, ja turpināt trenēties tādā slodzē. Jā, parasti tieši slimības ir liela problēma ar riteņbraucējiem, jo it sevišķi, jo tas labākā formā, jo teorētiski ir augstāka iespējamība saslimt, vai arī, ja tev ir zemāks tauku procents. Jā, ar to vienmēr jācīnās ir. Nu jā, tā kā šogad es ļoti uzmanīgi cenšos nesaslimt maksimāli, jo, nu, ir gara sezona, bet arī, es teiktu, ir ļoti svarīga sezona šī, tā kā daru savu labāko. Un kā tev izdodas apvienot trenēšanos, var teikt, profesionālā līmenī ar mācīšanos? Nu, tad gan ir tā bija šī grūtāk, nu, ziemas laikā bija šī vieglāk, kad tikai trenējies, un tas ir viss, bet tagad jau gatavojies sacīkstēm, bija šī stresa no tā, tur vēl stresa pārpus darbiem, viss kaut kas tam līdzīgs, tad ir bija šī tā grūtāk apvienot. Bet, ja strādā kārtīgi, visu dara, tad jau nav tik traģiski. Piemēram, ka kāds ir ikdienā, piemēram, tu atrodies Spānijā, kas tev ar mācībām notiek? Nu, es mācos attālināt, tā kā es parasti no rīta izbraucu treniņu, un tad piesēžos kādas 4-3 stundas mācos, ja atšķirībā kāds priekšmets, un tad jau nu, izmācos, un tad ir brīvais laiks. Mēram tā nav nekas traki īpaši. Un nekas iekavēts nav, un visam var tikt līdzi. Jā, man palēm nav nekas iekavēts, man ir viss perfekti iet. Ok, jā, es domāju, tas ir diezgan grūti, jo trenēšanās plus vēl tas saguris salīdzinoši. Plus vēl tev jādomā, kā atjaunoties, plus vēl tev mācības ir. Nu, ziemā palēm tas ir tā kā, kad lielākā daļa skolē, tad nav tik grūti, bet tagad es jūtu, ka tas jau sezona nāk, un kad jādomā vēl kā jāplāno visām sacīkstēm to laiku atrast, tad paliek jau bišķi tā grūtāk to mācībām laiku iespiest. Un cik tev šobrīd ir daudz formas no komandas? Jo parasti atkarībā zinu, ka pasaules tūrus džekiem nereāli daudz formas, kā ar junioriem. Nu, es neteiktu, ka ir nereāli daudz, bet es saku, ka ir pieteikami kādi 3 pāri ir apmēram. Ok, nav slikti. Un jā, sanāk, ka drīz varēs tevi redzēt dobelē, arī ar visu riteni, ar īpašu krāsojumu, jā, ar Red Bull. Jā, Jā, tā kā, un beidzot arī varēšu startēt zem autoēderu pirmo reizi. jā, pareizi tika startēja Latvijas izlases formā, gan Spānijā, gan arī Beļģijā. Jā, arī tas būs jā, diezgan īpaši, jo autoēderā iepriekš bija braukuši 2 jauņi, Romets Pajurs, kurš šobrīd ir U23 komandā, un Karls Kūris, kurš ir Izraels. Jā, Jā. U23 komandā, tāpēc jā, tā ir ļoti prestiža komanda, labākie braucēji, arī labākie treneri. Jā, tā kā tas ir ļoti augsts līmenis. Un vēl runājot jā, par to komandu, kas tev vēl bijis papildus no komandas, kādi
nevis testi, bet vai tev ir uzsēde vai kaut kas vēl tur pārbaudīts? Nu, mums visiem bija tā parastā riteņa uzsēde, tā, lai nav nekādas muguras problēmas un ceļu visu pareizi iet. Un arī ITT uzsēdes mums bija kaut kāds 2 reizes mēs tur vai 3 reizes tur vai pareizi visu atrast, kā galva stāv, mugura vai taisna. Kā parasti viss ceļš vai ir tādās komandās parasti ceļš vai ir tuvāk izcilam. Jā, sanāk, ka tev būs diezgan laba pozīcija uz ITT riteņa. Es tā ceru, jā, kas ceru, ka man salīdzinoši laba pozīcija un arī ļauda var dabūt ārā, tad jau būs viss izcili. Un cik daudz šobrīd trenējies uz riteņa, uz tieši individuālā brauciena riteņa? Es pats, man patīk salīdzinoši ļoti braukt individuāli riteņi. Es teiktu, ka salīdzinoši starp, kādiem citiem es teiktu, es trenējos salīdzinoši daudz, bet tā kopumā nedēļas apjomā loģiski pavadu vairāk laika uz otru riteņu parastā. Jā, ka es sanāk no tevis dobelē varēs gaidīt ļoti ātru laiku. Cerams, jā. Jā, redzēs, vai tu uzveiksi ģirtu vēveru vai nē. Jā, tur vienmēr ir juniori pret labākiem amatieriem. Jā, liela cīņa noteikti. Mērķis ir apdzīt viņu, Jā, kā vajadzētu. arī dažreiz arī kāds lietuvietis atbrauc. Jā, atceros, vienā gadā bija arī Haivars Mikutis arī. Jā. Jā. Ja viņš būs, tad gan būs interesanti. Labi, es domāju, ka viņš diez vai brauks vēl. Jā, viņam tomēr judo Jā. lielā komanda tomēr ir. Un vēl arī būs grupas brauciens Dobelē. Gan arī iepriekšējos gados esi braucis. Jā, esmu braucis tā jau kā, teiktu, kā Latvijas gandrīz, drīzāk priekš maniem kā klasika, ko gadu uzsākt. Ļoti patīk ar viņu uzsākt sezonu salīdzinoši, tā kā perfekti var saprast, cik spēcīgs taisnēs un cik kopumā spēcīgs esi. Jā, tomēr arī ir liels svējš, plus vēl arī līkumi. Un, jā, tā kā tam vienmēr ir smaga gonga pilnīgi visiem. Jā. Un kā tev ir ar disciplīnu, jo teiksim tā, tas apjoms, kas tev jāveic, ir mežonīgs, un tev jābūt ļoti disciplinētam, un režīms arī jāievēro, lai to visu paveiktu. Es teiktu, ka disciplīna, treniņu ziņā nav nekāda problēma. Es teiktu, ka ar to es salīdzinoši jau pirms junioriem trenējos salīdzinoši daudz, liels apjoms un bija. Tā kā es nejūtu baigo, tik traka atšķirība nejūtu, jo es tagad ar salīdzinoši daudz mājās, un tad to 1 stundu ekstra nobraukt nav grūti. Bet disciplīna bija šī pieklibot dažreiz pie mācībām, tur vajag bija vairāk tev piespiest, bet tā ar treniņiem ir, es teiktu, ļoti labi iet. Jā, tev var godīgais ar to, ka tas ir 24/7, ka tev jādomā, kā atjaunoties, kā gulēt, cik daudz ēst Jā, vai par to. neēst. Par to ir jādomā lielākoties līdz visu laiku. Nav pierasts tam visu laiku domāt vēl. Jā, jā, diezgan iespaidīgi, ja tomēr tev šogad rēķināja, būs pieļaujis 700 līdz 800 stundām gadā, kas ir diezgan liels skaitlis. Ļoti iespējams. Jā, ir iespējams, ka būs, bet ir vēl redzēs, kā pa sezonies un cik daudz man liekas trenēties. Jo es pieļauju, ka pa ziemu likas sabraukt vairāk, un sezonas laikā būs mazāks stundu apjoms, bet tā kā lielāka intensitāte. Jā, tā ir kā vajadzētu būt. Tā būtu, man liekas, ka gan jau loģisko būs, tā loģiskāk būtu. Jā, ok. Bija interesanti. Jā, aprunāties ar vienu no Latvijas cerībām. Tomēr visi gaida gan sezonu, gan sezonas gongas, tīpaši Čehijas miera brauciena, kurā viss labākie startē, arī tur būs tev pateicīgs reliefs. Jo tomēr E3 klasikā tur bija vairāk arī piemērotāk smagākiem braucējiem, tas arī vēl finišā bija 50 braucēji pelotonā un sprinta gāja. Jā, tā kā varēs redzēt, cik tas patiesībā spēcīgs maijā vai arī pasaules čempionātā, Eiropas čempionātā, kur būs arī tieši tev piemērots trases. Jā, ceru viss. Jāskatās vienkārši līdz caur sezonu, jāskatās, kā ies. Jā, Redzēs, kā būs. galvenais izvairīties no kritieniem un palikt veselām, tas arī ir daļa uzvaras vienmēr. Jā, tieši tā. Okay, jā, paldies, ka klausījāties, un tiksimies nākamreiz.